Sveiciens visiem! Šis nosaukums varbūt ir arī tāda neliela provokācija, jo tas nav tikai par to, kam pieder centrs, bet arī kam tas nepieder. Droši vien tas ir tāds liels arī jautājums, kam ir tiesības būt centrā, kam mēs domājam, ka centram vajadzētu būt visvairāk pieejamam un tam līdzīgi. Un tāpēc droši vien arī varbūt šī prezentācija ir pašās beigās, ja domājot par to, par ko varbūt mēs domājam vismazāk. Iepriekš tagad neko daudz nevar redzēt, bet iepriekš vienā no prezentācijām jau no grupas 3 parādījās tas slaids par tiem ienākumiem. Jā, mēs redzam, ka tas centra daļa ir tā, kur, lai dzīvotu, principā, viens ir tās vidējās algas, bet droši vien arī ir diezgan jāpelna. Ko tas nozīmē? Es laikam nespiešu uz pareizo pusi. Ka ne visiem tas centrs ir arī tik pieejams. Ja, mēs varam varbūt aizbraukt ar sabiedrisko, ar auto, aiziet ar kājām tie, kas to var, bet ne visi to tik vienkārši var dzīvot. Ja. Mēs runājam iepriekš par turistiem, ja, tāda klasiska, arī ja paskatās no Forum Cinemas, mēs redzam tādu viesnīcu rindu. Tie ir studenti, ir centrā veselas mājas, kurās dzīvo tikai starptautiskie studenti. Ar attiecīgām arī dzīvokļu cenām. Mēs redzējām arī Airbnb skaits, tur es nemaldos bija 1300, diezgan nopietns skaits priekš centra, ņemot vērā to mājokļu skaitu, kas tur ir. Tie, protams, jautājums, kuri var atļauties. Izskanēja jau jaunie profesionāļi, tie cilvēki, kuriem varbūt ir tas Maibachs, ja tie nedzīvo jau Jūrmalā vai Mārupē. Arī radošie, kam interesē būt tajā vietā, kur ir gatavi varbūt maksāt vairāk, bet būt starp tiem pasākumiem, kas viņiem ir vajadzīgi. Diezgan populāri, varbūt vairāk tas ir avotos, kaut kur tajā iekšējā lokā, kur dzīvo arī relatīvi daudz cilvēki, kas ir atbraukuši taiskaitā arī no ārpus Eiropas Savienības. Un tad tas lielais jautājums, kas daudziem arī iesēžoties Rīgas mēra krēslā rada tādu skabargu, kā sociāla lietu departaments runā, bezpajumtniecība. Ja, mēs redzam, ka centrs ir diezgan pievilcīgs cilvēkiem, kuriem mājokļi patiesībā nav. Un kāpēc tas tā ir? Ja, mēs runājam par tie ir principā tie paši pievilcēji spēki, kas visiem citiem ir centrā. Ja, mēs runājam par pakalpojumiem, par resursiem. Par resursiem nevienmēr ir tik vienkārši, jo, piemēram, uz konteineriem atkritumu ir diezgan liela konkurence. Es šo jautājumu pētīs no 15. gada. Daudz cilvēki arī kuriem nav mājokļa, kuriem nepatīk centrs. Ja? Bet tomēr centrs daudziem arī ir diezgan laba vieta, kur ir cilvēki, kur ir iespējas nedaudz paubagot un ir dažādi pakalpojumi, salīdzinoši viegli aizsniedzami, aizejami un tam līdzīgi. Bieži vien izskan tādi priekšlikumi, ka tos pakalpojumus vajadzētu pārcelt citur. Ja? Es gribētu piedāvāt mazliet citu risinājumu. Varbūt vēl pieminot pēdējo lietu, siltas publiskās telpas, tā ir varbūt stacija, jo daudz kur pašvaldībās Latvijā tās ir bibliotēkas. Cik daudz ir tādas siltas publiskas telpas, relatīvi siltas, kurās bez maksas var uzturēties un kurās tevi nedzen ārā, ļoti, ļoti maz. Varat iztēloties, cik tas ir sarežģīti. Rīgas patversmēs un nakts patversmēs pagājušajā gadā šo pakalpojumu saņēma vairāk kā 4000 personas. Ilgstošos bezpajumtniecības, mēs aptuveni rēķinām, ka tie ir aptuveni 1000. Bet mēs varam to salīdzināt ar citu rādītāju. Šodien jau iepriekš par šo jautājumu, arī iepriekšējā prezentācijā mēs varējām nedaudz dzirdēt. Ja, jūs varat padomāt, cik daudz Rīgā ir tukši mājokļi. Ja, varbūt padomājot pie sevis, tie, kas zina, tie zina. Neapdzīvot mājokļi mums ir vairāk kā 50 000. Ja, rēķinot cilvēkus, kas nonāk patversmē, tur gan ir arī ietverti tie cilvēki, kas varbūt ir vecerīgā piedzērušies, un tad viņus nogādā patversmē, kuriem ir mājoklis, bet tas ir pa tiem 4000. Bet mēs runājam par 1000, kā mēs varētu šo īstenot. Šeit ir ļoti daudz telpas, katram pa diezgan daudz dzīvokļiem sanāk.
Šim ir izcinājums jautājumam, bezpajumniecība ir izbeidzama, pakalpojums, kas ir izvērtēts kā visefektīvākais, ir, kad mēs piešķiram cilvēkam dzīvokli un nepieciešamu atbalstu. Ja, tā pakalpojums sauc Mājas vispirms. Mēs Rīgā esam pirmie Baltijā, kas šo pakalpojumu par pašvaldības finansējumu šobrīd jau ir ieviesuši. Ja? Viens, kur mēs esam pārspējuši Viļņu un Tallinu, bet protams, tas ir izaicinājums. Šobrīd ir 25 dzīvokļi privātajā īres tirgu, ja? Kas ir arī liels nopelns izīrētājiem. Ja? Šis, es varbūt neiešu detaļās, jā, bet principā tā ir cita pieeja. Tā nav pieeja, ka mēs veidojam patversmes, ka mēs ticam, ceram, ka caur šāda veida dzīvojamām telpām ir iespējams ātri izkļūt no bezpajumniecības problēmu loka. Mēs uzreiz ejam pie mājokļiem un tad piedāvājam nepieciešamu atbalstu. Ja mēs skatāmies uz to, kā mums līdz šim ir veicies ar Mājas vispirms, izmēģinājuma projekts sākās 22. gadā. 22. gadā es arī Med City iepazīstināju šo kā vienu no dažādiem mājokļu risinājumiem. Tagad mēs jau šo esam izvērtējuši, pagājušajā gadā tāpa izvērtējums. Ja. 95, tas bija, šobrīd jau ir mazāk, jau ap 80, 90 ir situācija mainījusies, bet aptuveni tā kā pasaules praksē cilvēku mājokli saglabā, viņiem ir uzlabojumi visdažādākajā veidos par dzīves apstākļiem vispār nerunājot, ja, tie parastie stāsti, ja jūs zināt, kādas tās situācijas ir patversmē, tu vari būt aptuveni kopā ar 10 cilvēkiem vienā istabā. Ja, tas, ko man cilvēki parasti pirmais, ko stāstīja, es beidzot guļu. Ja, tā kā tas jautājums par to naktsmieru, ne visiem viņš arī ir pieejams, un tas ir pieejams tad, kad tev ir tas mājoklis. Jā. Šis jautājums atkal, to es parasti dzirdu, bet ja mēs piešķiram cilvēkiem dzīvokli, kāpēc tad es maksāju tos 600 vai cik katrs maksā 300 vai tam līdzīgi? Kāpēc tad man ir jāmaksā, ja kāds, kuram nav darba vietas, ir invaliditāte, ir atkarība problēmas tam līdzīgi, kāpēc tad viņam būtu jāpiešķir? Šis ir patiesībā... Tā, man kaut kas pazuda. Labs jautājums. Kāpēc? Tāpēc, ka patiesībā sabiedrībai ir daudz lētāk piešķirt šo dzīvokli un atbalstu, nekā mums darboties šajā bezpajumniecības situācijā ar visu to, ko tas nozīmē. Ja mēs runājam par publisko telpu, cilvēkiem nav nepieciešamība nokārtot savas vajadzības publiskajā telpā, uzturēties tajā tik daudz. Nav nepieciešamības braukt sabiedriskajā transportā, tad, kad tev nav kārtīga pieeja higienas jautājumu nokārtošanai savā mājoklī. Tā ir investīcija mājokļu tirgu, jo, ja tam ir pašvaldības atbalsts, tad mēs patiesībā... Tur nav lielu problēmu no izīrētāju puses, ja neskaita, varbūt ir kaut kādi jautājumi, kas saistās ar kārtību, kur ir, protams, jāstrādā sociālām darbiniekam un tam līdzīgi, bet ja mēs skatāmies uz izmaksām, ja, tad mājoklis vispirms nav dārgāks. Viņš ir līdzīgā, viņš maksā līdzīgi patiesībā kā patversmes pakalpojums. Ja, patversmes pakalpojums nav lēts un viņš ir lētāks nekā, piemēram, pansija un tam līdzīgi. Tas, kas ir noticis, piemēram, Somijā, Helsinku piemēram jau mēs dzirdējām, bet viņiem tā ir plašāka programma, kurā jau vairāk kā 30 gadus viņi ir ievērojami samazinājuši bezpajumniecību. Helsinku centrā jūs bezpajumniecību neredzēsiet tik daudz, kā piemēram pie mums. Un viņi to ir pacēluši tālāk. Patversmes arī viņi pārvērš par dzīvokļiem. Tā ir līdzīga schēma finansējuma ziņā, kā ja mēs runājamies, taisam tās milzīgās šosejas, tad viņas būs pilnas ar mašīnām, līdzīgi ar patversmēm. Ja mēs taisam liels patversmes, viņas būs pilnas,
tā vietā mēs to pašu varam investēt dzīvokļos, atbalstā dzīvokļiem, visā sociālajā atbalstā, lai bezpajumtniecību izbeigtu. Tā kā šis ir mans aicinājums, ja, tad, kad atkal izskan kārtējā reize, kā tad bezpajumtnieks ir pārcelt ārpus centra neredzamā vietā, draugi, ir risinājums, tas ir mājoklis vispirms, varat iepazīties ar šī pakalpojuma rezultātiem. Ja jūs esat centrā izīrētāji, ja, un centrā mēs zinām, centrā ir vislielākais īres dzīvokļu skaits, tas nozīmē, ka centrs patiesībā pieder mazāk cilvēkiem nekā citas apkaimes, kas ir arī interesants aspekts, bet izīrēsim arī bezpajumtniekiem. Ja, ieliksim cilvēkus, kuriem nav citur, kur pavadīt laiku, kā pie tā paša Origo, lai viņi dzīvo dzīvoklī. Paldies!